Mani sauc Artūrs Klimkants, un esmu no 2 komandām. Tā kā Vikotrans un pārstāv arī Pro Latio. Tagad Un ir gols Artūrs Klimkants 2-3. Sākums kā jau visiem. Hokejs jautri, pagalmā spēlējām. Sāku trenēties laikam 7-8 gadu vecumā. Nu, līdz skaistajiem 15-16, kad kāra pret visu pārējo izņemot hokeju ņēma virsroku. Sākām mēs amatieros, kad vēl entuziasts nebija, un entuziastos tāpēc, kad ar gadiem viņi pārņēma ar savu, teiksim, profesionālu attieksmi, to, ko viņi piedāvāja ar tām pašām bildēm, video, tablo, noteikumiem kaut kādiem sakarīgākiem, jā, kas tiešām attiecās uz visiem, nevis tur vienam ir noteikumi, vienam nav. Kausa celšanā, jā, es pats nespēlēju, jo mums tur ir ļoti daudz kam spēlēt. Bet tas noteikti viens no spilgtākajiem, kad tas kauss tiks pacelts, kaut gan es viņu necēlu pirmo reizi. Elitēs viņu cēlu pirmo reizi, bet es esmu Marelsbūvu viņu cēlis. Es viņu šo pēdējo kausu es cēlu, var teikt, kā pirmais. Pie Marelsbūvas spēlējot daudz spilgt momentu, es tā uzreiz neatcerēšos. Viss kaut kas ir bijuši nereālākie comebacki. 1-4 uz 5-4, un tāpatās ir tikpat labi zaudējumi bijuši. Jā, ļoti daudz spilgtu spēļu. Teiksim, manā dzīvē viss, var teikt, griezies par un ap hokeju, pat ne tikai spēlējot. Cilvēki, kas ir ienākuši manā dzīvē saistībā ar hokeju, ar viņiem pēc tam ir kaut kāda dzīves tālāk attīstība, biznesos bijusi. Varētu teikt, ka man dzīve sakārtot un pakārtot tiem cilvēkiem, kurus esmu iepazinis ar šo hokeju. Es pateikšu, ka hokejs tas nav tikai vienīgi tas, kas notiek uz ledus. Tā ir vispār ikdiena, komunikācija, tur jebkuru čali izaudzina pa vīrieti, ja tu trenējies profesionāli. Tas tāds pat ne dzīves stils, tas tāds dzīves uztvere, pārliecība, stabilitāte, mentāli tu esi nobriedušāks. Cilvēki apkārt viens otru vienmēr atbalsta, un tu vari nesatikt čali, ko es spēlēju kopā ilgi, bet tu viņu satiec pēc 10 gadiem, un tev tā sajūtas ir tieši tad, kā tu viņu būtu dienu atpakaļ saticis. Hokejs tas tāds ļoti spēcīgs vārds un veids, ar ko nodarboties, un ar ko aizsākt jebkuram jaunam čalim savu ceļu.